Šitās bedres, bebri ir sataisījuši. Tāds mums te šitais gabals ir. Viss vienās bedrēs. Aiz viņa ir upīte. Ūdens pagaidām vēl diezgan daudz ir. Ir kāds skaists saulēkts. Bebru valstība. Arī otrs kaķis parādījās. Raubs vienmēr cerīgi aprauga bebrus, neļauj atslābināties. Kāda viņiem tas sistēma. Pirmais dīķis, otrais dīķis. Atkal dambis. Tā viņa te šefte. Rikas gārs ir. Gārs esam sagaidījuši, tā jau badā nemirs. Ieglīts smuku paauguši, pagājušo gadu labi augujis. Iestādīt ēglis, tāpēc, ka rekā ir kaimiņiem, nekad nevar zināt, kad šitās, piemēram, mežs pazudīs te blakus. Mežs tā ir laba lieta, aizvērš putniņi. Malka gal galā. Reka izskatās, ka svaigi nolūzis. Ka tas nesen nekritus. Tā mēs te staigājam visi. Tāda tradīcija. Bet tā otrs kaķis. Nāk, picena.
šitā ir šubīts, man šķiet. Šitas mūsu mežiņš. Paliek kā oāze. Jau tālāk vairs nav tumšs aizaudzis mežs. Kāds aizaudzis parasts mežs, bet klājums. Vienīgais labums, ka viņi tikai pusi var izstrādāt, jo šitas viss ir liels slapjums. Var sakot, tas viss paliksies. Tur ir tā kā tāds liels dīķis. Pārējais gan jau te ir nograuts. Daudz koku palikuši. Man liekas, ka viņš šķeldā šitos malus kopā. Te ir man taka, ko mēs te taisīja. Un tā kā es taisīju, tad te vēl bija mežs blakām. Tagad tur vairs nav. Mežs ir šajā pusē. Mūsējais. Jā. Labi, ka mums ir, kā teikt, pašiem savs mežiņš. Vismaz kāds aizvērš. Iesim pēc. Ir tāds gārs. Šejienes meži pieaugušā gārs, un tāda īpatnība. Te ievas saplaukušas, smaržīgas. Reku pumpuri jau ievām, kas sāk ziedēt, tā būs augsts. Mans tiltiņš vēl būs jāpabeidz, bet to viss jau ieplānoju uz rudeni. Te man bišķi samētājuši virsū zarus un visādus kokus. To viss sakārtos lēnā garā. Tagad ir stādam laiks un pavasarī šīm lietām vairs nav laika. Šīs ir tādas ziemas lietas. Ziemā ar to nodarbojamies. Nezinu, kur viņš te tās skujas ir rāvis. Kaut kur rautas ir skujas. Bet nekas dabā viss sadzīst ātri. Ka šitādi te koki te sakrauti. Te ir tā mana robeža, šitos es liku kokus. Reku ir robežstaps. Un reku viņi iekšpusē arī nozāģējuši īstenībā. Tur, kur viņiem nebija jāzāģē. Bet nu viņi vadās laikam pēc tā, kur ir krusts virsū. Tur pa vienu koku dažiem tur.
sakrāvs ars. Arī kādas te būs grambas. Vai cik labi, ka tur tas ūdens un ka tur paliksies koka, ka viņi tur nevar iebraukt. Viss gaišāks paliek uzreiz. Tā jau tām tehnikām ir ērti strādāt, bet viņi baigi noberzē viss koks, kas blakus aug arī. Arī tos, kas jāatstāja. Reku, šitādā te veidā un pat vēl stiprāk. Bet, nu, tas būs izdarīts un miers un bērseši, tam mēs tagad, kā teikt, te dzīvos viena paša savu mežu. Lai gan nav tik traki, te blakus vēl paliek. Ir kā dubuļi. Te vēl ūdens iekšā. Vai ne? Kaķi satrūkušies. Kas te ir noticies? Pasaules gals. Kaut kas ir ārdījies. Te kāds skaists rīts. No rītiem ļoti smukas krāsas ir. Fotografēšanai un filmēšanai ir kāds tur tukšums arī aiz muguras. Tā jocīga sajūta. Re, te viss ir tukšs tagad. Te visur bija mežs. Interesanti, cik tālu viņi vēl te šitie koka laikam nāks nost. Tā jau viss būtu labi. Reku, tur jau iztaisījuši tukšumu. Viņi briesmīgi ātri iet. Šitie ir tie meži, kas ir ar izsoli iet. Tā viņi te ātri dara tās lietas. Reku ir mans robežštabs. Braukuši pa iekšpus ar, bet te nekas ar nebija te kaut kāda avenāja, kuras es tāpat gribēju griezt nost. Tāpēc, ka nav no viņiem talks, vai viņi kaut kā jāapgriež un jāapgaismo, vai kas, nezinu. Varbūt ir, es domāju, varbūt ēna pa lielu. Reku viss klajums te tagad ir. Te bija mežs. Un aiz šitiem kokiem arī jau izzāģēts. Liekas, ka šitie koki viss. Nē, viss nenāks no reku, tur krusts virsū uzlikt ir. Iespējams, ka tas tiks atstāts kā sēklas materiāls. Priekš iesēšanās. Pičuks atrada sev celmu, kur apsēsties. Nu, nāc. Kaķiem šeftisiem jau tā padot tik kaut ko jaunu. Suns arī pēta. Vai cik jocīgi. Kad pierasts, ka te ir koki. Un tagad nav nekā. Tikai caurumi. Vai neraba.
Tā paskatīsimies, kā mums iet ar putniņu ierakst. Putniņu ierakst iet normāli. Pats pārslēdzies. 22 minūtes mēs jau staigājam. Pie 10 minūtēm viņš prasa vai turpināt. Pics. Ap 2 piči. Pēt, kas te ir noticies. Vai ne? Interesanti. Kaķenēm patīk runāt. Paiesim te uz augšu, paskatīsimies, vai nav man apcēluši. Tā mums tā robeža ir, ko atzīmēts, ka tur nedrīkst. Es nezinu, vai varēja redzēt. Aha. Reku, te šitos nedrīkst. Te ir tālāk zīmēts, ka ir robeža. Reku, koka. Jādomā, ka viņš šitos visus izmantos. Citādi žēl, tā daudz koksnes. Šito nedrīkst, te ir atzīmēts. Tā ir ripa. Aha, te sākās pašvaldības krūmi. Tad man vismaz kaut kāds šiten te paliksies piesūkums. Man tā galvenais putniem var ligsi, kur ieriktēt. Un aļņiem arī būs vēl kur paganīties. Šī te ir man robeža. Te mans iekšpus mežs. Te es šitos krūmus gribēju ņemt nost. Var jau viņus ņemt nost, ja nav. Droši vien, ka gribēšu tālāk ar ņemt nost. Tā labi, man te pasūtīja no pagraba jāpaņem ir vīriešu safti. Tie kā te pilns ar putniem. Visādiem. Šitā ir pūru zīlīte vai parastā zīlīte vai zilzīlīte. Parastā bija domāts lielā. Nu, tāds mans tas mežišķis ir. Te mums ir tas milzvītos nogāzies, kur mēs domājam no sākuma darināt kopā un sakraut kaudzē, bet tagad mēs vairs tā nedomājam. Tāpēc kādu putniņiem ir vajadzīgs viss kaut kas, un viņš šitādos te, viņi uztais dobums. Un viss šitāds papujušs koks, savukārt tie ir vajadzīgi dzeņiem, jo viņi tur to stārpiņus meklē. Ir cik skaists skats. Fotogrāfijas un filmiņas ir saulu lēktā un saulu rietā. Vismukākās. Fotoaparāts man tagad nav līdzi, lai gan vajadzēja vēl arī fotoaparātu uzkabināt uz muguru. Kabatā man ir putniņi rakstāmais ar mikrofonu uz augšu tā, lai viņš var uztvert. Rokā telefons ar stabilizātoru. Nu, vārds sakot, gadžetvecene.
Ja vēl uz muguras būtu arī Nikons. Ārmēkās. Ir kāds skaists sūniņi. Tīra daba. Ekoloģija. Kas var būt labāks? Šodien soli uz 2-3 grādiem. Tā kā var sakot uzrotu piedruknis, vakar bija lietus, tad nedarīja neko vairāk pa iekš. Ne, no rīta siltumnīcā es sasēju vēl. Tur visādi brokoļus un sapildīja pudiņas, kurš nopirka Krāslavā. Tas kasets. Tur vēl varēs izpeķēt to, kas jāpeķē. Te mūsu kaudzes gaida savu laimīgu stundu. To vēl nezinu, ko viņām darīs tā labi. Tāda man situācija tāda, ka jāiet sameklēt tā vīriešu saftu. Es vakar atstāju durvis vaļā. Es to iemeslu, ka kaķi ielīd, bet manuprāt šodien būs tas iemesls tāds pats. Ka man tā vīriešu safta varētu būt. Tā tas ir lečā. Tā, es laikam nolikšu pišķiņu to kameru, kamēr es meklēju te savos krājumus kaut ko. Tā šaujam uz māju pusi. Renci. Šodien tiešām izskatās, ka būs skaista diena. Pilnīgi nezinu, no kura gals ķerties klāt, pavasarī tā vienmēr ir. Ka beigās izlēmu, kad sākšu ar pamatdārs, kas ir pie siltumnīcām. Lai gan jādara visur. Tā to es vēl padomāšu. Koki krūmi tagad pirmie jāpārstāda, jāsastāda. Tā jau pamatā diezgan daudz arī sastādīja un pārstādīja. Attīstās. Šitas ir aronija. Te ir upens. Ja nenosals, tā būs diezgan daudz upens. Upens vajadzētu atjaunot, jo nu pat esam apēduši viss. Tad, kad ir kādas slimošanas, tā upene pat pirmā. Vai kāds skaistums. Sildeves. Neviens mākonīts. Pagaidām. Tad redzēs, kā būs vēlāk. Arī viens traktors ir nolikts. Maz puķdārzeši. Te arī būs izmaiņas. Garos vedīšu prom, pasūtīšu vēl klāt to zemo floksīti, aslapu floksīti. Aiz mājas stādīšu ārzniecības augu kolekcijas, bišķi lielākas.
Nē, tāds kolekcijas īsti ne, bet tie, kas mums ir ejošākie pamataugi. Šito te kaķmētru uz turien pārvietošu, jo tā auga pārmērīgi liela. Nu, viņi nav smuki šeit. Nedomāju, ka viņi tik šausmīgi augstu būs. Domāju, zema, zila. Bet izrādās, ka balta un briesmīgi gara. Tā labi. Tā mums viss barošanas. Tā, vēl pie reizes pieiesim paskatīties, kas notiek siltumnīcā. Jāpaskatās, kāda temperatūra. Raubs aiznes uz turieni ēst. Tev vēl jāizdomā, ko mēs... Kā? Šeit, es domāju, aso laimiņu iestādīt. Viņš ļoti labi plešās, tā kā nezāle. Būs tīri labi te pie tiem akmeņiem. Jo viņš man sāk tur dikti izplasties tur puķēs. Maksimāli jāizņem ārā. Jāpārliek uz šejienu. Īris aug. Te man liekas, es te tādu mežonīgu un ne sauvaļas tādu, nu tādu, kas nav šķirnes. Tie paskaties, kādu kupli izauguši. Ceri. Un te ir šķirnes. Šķirnes, vo. Šķirnes ir vo tāda. Maziņa. Te es muguši dienziedus, es vispār te ņemšu īris ārā, lai dienziedus viens paši paliek kopā ar īrisiem, tur tās muģakals vien ir. Arī, ko man cimdi atradās viena, man visās malās ir cimdi. Te mans vakardienas darbiņš sapiķēja šo un to. Te mēs gaidām, kad uzdīgs. Es iemērts brūnos zirņus pelēkos. Domāju, dīgs vai nedīgs. Kāds sakot, veikalā pirkti, ēdamie. Ēšanai domātie. Ir sadīguši, viss normā. Es domāju, ja tikai nav karsēti. Šitā ir paprika. Tur bišķi, ka jēni. Šitā ir sarkanā parastā paprika. Droši vien, ka siltumnīcā viņai nebūs vieta, ka būs jāstād ārā. Te reku tabaka. Bija maziņ visu laiku, un te pēkšņi uzreiz blāts šitik liela. Jā, tā ar tabaku ir. Cerams, ka sagaidīs. Nepāraugs pārmērīgi. Te man sadīga saldais apelsīns. Te es iestādīju džinģeru. Teikš jāplai. Tā vēl nekas nenotiek. Viņam vajadzētu dzīt. Sakot, kaut kā nevar trāpīt ar to telefonu. Nolikšu te, lai atcerētos, ka jāplay. Te viņam vajadzētu dzīt kādu zinumu, jo man tāda interese, ka varbūt varētu viņu arī audzēt te. Te man aug brangi labi, ļoti labi paprika auga. Es vienreiz tā čučuķi pielēju vitots, kas man bija palicies pie laistām ūdeni uz 10 litru, un te visiem čučuķi pārgāja pāra tāda. Tas ir baklažāniņi ļoti labi auga. Kaut kā 3 stādi ļoti labi pāriet, tā bišķi lēnāk. Te jau ir tā. Tagad es sapratu, šitas ir baklažānu mikses, vārds sakot, līdz ar to viņi visi nebūs vienāda augumā. Būs tie baltie, viņi ir tādi zemi, kas te ir paliet, tāpēc ir daži zemi un daži augsti. Tātad, paprika sarkanā. Tā ir viens turbo nopirkām, nedīgs tā kā tajā veikalā vairs nepirkšu, jo tur jau otrā sēkla nedīgs Pētersīs dabūja pārsēt un tagad šitais te arī nedīgs. Bet man daudzi sadīguši tos pa jaunu nevajag. Te man ir vecā sēkla
papriku mikses. Es domāju, ka viņš nedīgs, bet ir sadīdzis, tā ka šogad mums būs daudz paprikas. Jādomā. Tad asie pipari arī veci sēkliņi bija. Arī izsēja viss, kas bija pa paciņām. Un arī kaut kas ir uzdīdzis. Tās, kas ir vecās sēklas, tās es tā mēģinu izsēt. Bet tā viņas sēja kastītē. Un kas ir, tas ir, kas nav, tas nav. Te ir nero, tās ir baklažāns, un te ir ķīnas kāposti. Ķīnas kāposti, man liekas, ka drīz pat varētu būt sējami. Fuj, stādām. Vēl nezinu, kurā vietā, bet kaut ko izdomās. Te ir baziliks. Baziliks te pats siltumnīcā tiks iestādīts kaut kur. Bet, nu, viņam bišķi laiks vēl ir. Te redīsiņa aug, man liekas, ka nav vēl sakni. Izraus kāda. Nā, te vēl ir. Viņa jau te diezgan pabiesta, droši var raut kādu ārā, lai kāds saknīt labāk attīstītos. Lai gan īstenībā tās lapiņas arī viss varēja salātos taisīt iekšā. Te, kur retin, viņas var droši salātos likt. Manuprāt, būs labāk nekā gārs. Rekas te, man liekas, ka te kaut kas ir. Te sāk veidoties, redīsiņi. Nu, te ir gurķi. Arī gaidām. Un te ir tie tomāti, kas bija cietuši. Un šitie lauku tomāti. Tie ies ārā. Un tur ir siltumnīcas. Nu, kas viņiem bija cietuši apakšējās lapiņas, tās es apknāju bija tā kā viss būs čiki briki. Te ir daži baklažāni, 2 gabali. Un siltumnīcas tomātiņi. Siltumnīcas tomāti te nav pārāk daudz, bet reku te jaunie vēl aug klāt priekš siltumnīcas. Tā kā kopsumā būs pietiekami. Nu tā, ātrais apskats par siltumnīcām. Šitie jaunie baklažāniņi, kurus es piesēju klāt, kad nevarēju saprast, ka tur kaut kas varbūt nedīkst vai kaut kas tāds, tā kā baklažāni arī būs daudz, ko stādīt laukā. Šitie ies laukā, baklažāni ies laukā. Te ir megatona kāposti, sākuši dīgt, tie ļoti strauji un ātri dīga. Te es iesēju kaurābas. Šitai ir brokoļi iesēta un puķkāposta. Un šitais kastītais ir samtens augstā un jauktā. Samtena, man liekas, visvienkāršākā no vasaras puķiem, bet es domāju, ka no vasaras vajadzētu vēl kaut ko paskatīties. Taču kādreiz bija tādas taures puķis, bija ešaucijas, kaut ko no tādu galīgi vienkāršu.